Sveiki, mani sauc Marta Priedis, esmu fizioterapeite, un šodien vēlos jums nodemonstrēt dažus vingrojumus, kas jums palīdzēs jostas daļas nostiprināšanai, atslābināšanai un vispārējai labsajūtai. Katru vingrojumu jāsāk ar stiepšanos. Šajā gadījumā mēs sāksim ar stiepšanos vingrojumu, kas atslābinās jostas daļu. Stiepjam vienu kāju pie sevis, noturam pāris sekundes un atlaižam vaļā. Tas pats ar otru kāju pie sevis un brīvi. Un abas divas kājas pie sevis, noturam pāris sekundes un laižam brīvi lejā. Tas ir viens no stiepšanās vingrojumiem, kā mēs varam atslābināt jostas daļu. Vingrojums, kas nostiprina jostas daļu, parasti mēs atkārtojam pa 7 līdz 12 reizēm, vismaz 3 reizes nedēļā. Te būs daži no tiem. Guļas uz muguras, viena kāja saliekta, otra kāja taisna. Nostiprinot jostas daļu, piespiežot pie paklāja, ceļam kāju taisnu līdz ceļu locītavai un lejā. Un šādi līdz 12-15 reizēm. Un to pašu atkārto ar otru kāju. Uz augšu un lejā. Augšā un lejā. Nākamais abas kājas saliecam ceļu locītavās. Nostiprinot vēderu, atceļam iegurni uz augšu, atspindrinot sēžas muskuļus. Uz augšu izelpā, ielpā uz leju. Uz augšu un uz leju. Svarīgi šeit jostas daļa ir stingra un neizgāžās vēders. Nākamais preses daļas vingrojums, kas ir nostiprina korseti, vēdera muskuļus un līdz ar to muguru. Izelpā atceļam ķermeņa augšdaļu uz augšu un liecamies lejā atpakaļ. Izelpā uz augšu un lejā. Vēlreiz augšā un lejā. Šo savienojam ar pretējās kājas celu. Šeit un lejā. Izelpa augšā un lejā, augšā, lejā. Šeit arī svarīgi, ka mēs galvu neliecam klāt pie sevis, bet turam skatu uz augšu taisni. Tie ir korsetes vingrojumi, kas mums palīdz nostiprināt korseti, jostas daļu un tad mūsu stingrus un taisnus. Nākamie vingrojumi. Guļas uz sāna. Jāskatās, lai ķermeņa līnija ienāk plakā. Ceļa locītava, iegurnis, pleci ir uz vienas līnijas. Un atceļam taisnu kāju uz augšu. Arī 7 līdz 12 reizes. Pašādā guļas pozīcijā šī roka kalpo kā balsts un atceļam kāju uz augšu. Tāpat turpinam, ka kāja iet uz priekšu saliekta un iztaisnota. Saliekta un iztaisnota. Kad šis vingrojums pabeigts, augšējo kāju atstājam saliektu, iztaisnējam apakšējo kāju un apakšējo kāju ceļam uz augšu, nofiksējam un laižam lejā. Vēlreiz uz augšu, nofiksējam un laižam lejā. Šos pašus vingrojumus izpildam arī uz otriem sāniņiem. Nākamais. Guļas stāvokļa sānis. Guļamies uz vēdera. Liekam labo roku zem pieres, kreiso roku iztaisnot gar ausi un izelpas laikā atceļam pretējo roku un pretējo kāju. Šādi. Un nofiksējam. Un tas pats ir ar otru pusīti. Uz augšu un nofiksējam. Tāpat guļas stāvoklī abas rokas saliekas zem pieres un izelpas laikā atceļam tikai ķermeņa augšdaļu. Atceļam, nofiksējam un laižam lejā. Atceļam un laižam lejā. Kad šis vingrojums ir pāriem tālāk uz kājām, rokas paliek tāpat balstā pret pierīti un atceļam tikai taisnu kāju uz augšu. Pirms sasprinzinot sēžas muskuļus un atceļam un nofiksējam. Pat jostas daļai ļoti svarīgs nostiprinošs vingrojums ir saucamā peldēšana. Ķermeņa augšdaļa nedaudz atcelta, skats ir uz leju, un ar rokām
izpildām peldēšanas kustību. Mēģinām plašas kustības, bēzēm rokas un peldam uz priekšu. Tālāk var savienot arī kopā ar kājām. Šādi te noturam jostas daļu stingru, elpojam un veicam kustību. Un laižam uz leju. Tālāk pārējām pozīcijā četrāpus. Skatāmies, lai ceļlocītavs ir zem iegurņa. Plaukstas mums atrodās zem pleciem. Tas pats vingrojums, kas ir guļu stāvoklī, veicam četrāpus. Turam bēderu, turam jostas daļu un atceļam pretējo roku, pretējo kāju, nofiksējam un laižam lejā. Atceļam, nofiksējam, laižam lejā. Šeit uzmanība ir jāpievērš tieši jostas daļai, lai ir stīgra, lai neiekrīt vēders uz iekšu. Tālāk šo vingrojumu, kā iztaisnojam kāju un atceļam tikai kāju uz augšu. Un nepieskaroties zemei, laižam lejā. Augšā, lejā. Ja, tepat turam vēderu, turam jostas daļu un mainam uz otru kāju. Augšā un lejā. Skats ir uz leju, ieelpu caur degunu, izelpu caur muti. Un laižam lejā. Kad šie vingrojumi izpildīti, droši sēžamies uz papēžiem un pastiepjam šādu te jostas daļu, lai atbrīvotu nospricinātos muskuļus. Arī šos vingrojumus izpildām pa 7 līdz 12 reizēm. Kad tas ir izpildīts, varam turpināt nobeigt ar stiepšanos. Saliecam labo kāju, kreiso kāju, liekam pāri un saturam labo kāju un viegliņām stiepjam pret sevi. Šis ļoti labi atbrīvo iegurni, kas mums ir savilcis no ilgas sēdēšanas un staigāšanas, uzlabo asinsritu, vienkārši izstiep mums svarīgos kāju muskuļus. Un mainām to pašu ar otru kāju, labo kāju liekam virsū un vieglām kustībām velkam pret sevi. Un arī noturam vismaz pusminūti šādu te pozīciju. Laižam kāju uz leju. Ņemamies sēdus stāvoklī. Kājas ir taisnas, mugura ir taisna. Ieelpā stiepjamies uz augšu un izelpā ar taisnu muguru pie taisnām kājām pastiepjam jostas daļu. Arī šo pozīciju noturam vismaz pāris sekundus un vēlreiz stiepjamies uz augšu. Stiepjam rokas uz augšu, muguru taisnu un liecamies pie taisnām kājām un noturam pozīciju. Šādi atkal varam griezties uz vēdera, lai vēl atslābinātu jostas daļu. Guļamies brīvi, rokas liekam aiz galvas un atceļam tikai elponīšus, maksimāli atslābinot jostas daļu. Šeit uz augšu, brīvi. Šādi te arī vismaz 15 reizes, kad šis ir. Balstiņā uz rokām pastiepjam ķermeņa augšdaļu uz augšu, uzmanību vēršot jostas daļai, ko mēs domās mēģinām atslābināt. Un pilnīgi mierīgi uz izelpu stiepjamies uz augšu un lejā atslābinamies. Un vēlreiz stiepjamies uz augšu un atslābinamies. Turpinām, kustīgi griežamies uz sāniņa, jostas daļa ir daudz atslābusi. Turpinām ar pašu vienkāršāko pierasto riteņbraukšanu. Kājas mums saliekta 90 grādos, plašām kustībām braucam uz priekšu. Turam vēderu, turam jostas daļu un kustība atpakaļ gaitā. Elpojam, ieelpu caur degunu, izelpu caur muti. Kājas nolaižam, atpūšamies
kā viens no efektīvākajiem vingrojumiem, kā mēs varam nostiprināt jostas daļu, saucamie izometriskie vingrojumi, kas nodrošina dziļo muskulu efektīvāku darbību. Tie būtu: saliecam kāju ceļu locītavā 90 grādi, ņemam pretējo roku un spiežam pretējo kāju uz izēli. Noturam 3 sekundes un laižam vaļā. Vēlreiz. Spiežam pretī un laižam vaļā. Un tieši tas pats ir ar otru kāju. Spiežam kāju pret roku, jūtam, kā saspringst vēdera muskulatūra un laižam vaļā. Vēlreiz saspiežam un laižam vaļā. Un brīvi iztaisnojam kājas, rokas liekam pāri galvai un stiepamies garumā. Atlaižam ķermeni brīvi un vēlreiz stiepamies garumā. Un brīvi. Un caur sāniņu ceļamies gal sēdus. Kājas saliekam pēdus kopā un uz izelpu liecamies uz priekšu ar elpoņiem, mēģinot atvērt vaļā celīšus un relaksēt šādi te uz priekšu kustību. Stiepjam šeit vaļā iegurnīt, atbrīvojam jostas daļu un šūpojamies. Šis ir saliekam kājas lotus pozā un tas pats uz izelpu liecamies uz priekšu. Šādi te. Un brīvi ceļamies augšā. Šis ļoti labs veids, kā atbrīvot jostas daļu, jo tā ir pilnībā atbrīvojusies un nav nekāda saspringuma. Mēs iztaisnojam vienu kāju un liecamies pie taisnās kājas uz izelpu. Arī šajā momentā mugurā jābūt pilnīgi atslābinātai, nevar būt saspringuma sajūta. Iztaisnojamies un tas pats ir ar otru kāju. Katru stiepšanos pozīciju noturam vismaz 3 līdz 5 sekundes. Iztaisnojamies. Kad vingrojumu pabeigt, noteikti pirms un pēc galvenās daļas ir iesildīšanās. Vai tas ir lēts skrējiens vai viegls brauciens ar riteni, bet noteikti jāiesilda muskuli, tīpaši vingrojumi balstīt uz jostas daļu. Tas pats arī ir pēc vingrojumiem. Ar tiem, kuriem mēs sākam, tos stiepšanās vingrojumus varam izmantot pēc galvenās daļas vingrojumiem. Paldies par uzmanību! Ceru, ka jums viss mājās izdosies. Jāsāk vingrot, kustēties!